Labdien, mani sauc Zarislava. Man ir ļoti liela pieredze vairāk par 10 gadiem aprūpes sfērā. Esmu strādājusi komandā, aprūpes centrā. Pati pēc izglītības esmu medmāsa. Man ir ļoti daudz interesantu stāstu, kuri ir saistīti ar aprūpi un kas var palīdzēt jums jūsu grūtajos brīžos. Vienmēr ir smagi sākt, bet tad, kad tas process ir aizgājis, un tad, kad tu saproti, ko tu dari, tad ir vieglāk. Pats galvenais no paša sākuma ir mājas periods. Tad, kad radinieki saskārās ar to, ka kāds no radiniekiem ir apslimis vai jau tas vecums ir atnācis, kad ir jārūpējās par savu mammu, vecmammu, vectēvu, un ir diezgan smagi saprast, no kā ir jāsāk. Manā pieredzē ir bijis tāds gadījums. Ievietoja kungu ar gūžas kaula lūzumu. Un tas process, rehabilitācijas process ir diezgan ilgs. Un viņam bija problēmas sākt staigāt. Viņam bija ļoti lielas bailes un bāžas, ka viņš atkal pakritīs un atkal salauzīs. Jo tajā vecumā viņam bija 96 gadi, ir ļoti smagi rehabilitēties pēc tādas traumas, un bija ļoti liela pūle pielikta pie tā, lai varētu viņam emocionāli palīdzēt sākt staigāt, sākt kustēties. Vienmēr drošumam mēs visi bijām blakus, un tad arī bija tas process, ka mēs ar viņu kopā sākam no jaunā staigāt. Viņam bija diezgan smagi, jo emocionāli viņš bija pieradis dzīves gaitās, viņš ar visu tika pats galā. Un tā gribēšana atgriezties mājās savā vidē deva viņam spēku sākt no jauna staigāt. Un, teiksim, tas ir ļoti liels darbs un ļoti smags darbs, jo tur ne tikai jājūt viņam līdzi, jāsaprot viņa bāžas, bet arī teiksim, tā jābūt noteiktai savai uzstājībai, jo katru dienu bija jāsāk no jauna, un katru dienu tā uzstājībai jābūt diezgan pamatīgai, lai viņu iekustinātu, lai viņam būtu tas stimuls tieši dzīvot no jauna un iemācīties staigāt, lai varētu dzīvot pašam. Iesākot savas darba gaitas, no paša sākumā tiku tajā vidē pie aprūpes tieši, neskatoties uz to, ka man vairāk skāra tieši medicīniskā puse, tā kā es esmu mediķis, bija ļoti emocionāli smagi, jo no paša sākuma vienmēr ir tāds process, ka tu piesaisties pie tā cilvēka, tu pie viņa pierodi. Un aprūpes sfērā bieži vien ir tā, ka nevienmēr var palīdzēt cilvēkam pilnībā tā, kā gribās. Un tu to pārdzīvo, un tas ir diezgan smags process. Un, teiksim tā, pirmajā laikam gadā, 2 man vispār likās, ka emocionāli es to nevarēšu izturēt. Un tas darbs nav man. Vienīgais laikam noturēja pie tā darba tas, ka katru dienu nākot uz darbu, no rīta tu viņus visus ļoti, ļoti mīli un gribās, lai katram būtu labi. Un principā tā aprūpe, viņa nav tikai fiziskais darbs, bet arī emocionāli un ļoti smagi. Un noteikti jātiek ar to emociju plūsmu, daudzumu, lai varētu adekvāti palīdzēt. Jo, ja tās emocijas ņem virsroku, īstenībā nebūs tā, ka tu varēsi emociju klāsts, kurš tajā brīdī tevi pārvalda, viņš ir nereāli liels. Un ir arī, tev ir žēl ļoti tā cilvēciņa, tev ir žēl, ka viņam ir jācieš sāpes, pie jebkuras problēmu risināšanas ar veselību vai principā ar to iestāšanos tajos centriņos, vienmēr rodās problēmas, vienmēr sākums ir ļoti smags. Un tad, kad tu sāc strādāt, emocionāla plūsmā tu tiec ar to galā, un tad tālāk tu īstenībā vari daudz kvalitatīvāk palīdzēt jebkuram no dalībniekiem no tā saciņa, kas arī jauni nāk. Tu jau zini, ko ar viņiem ir jādara, kā labāk runāt.
Tas ir ilgstoši arī kursi visādi apmācības, kas tā kā tev palīdz arī tikt ar to galā, arī kursiņi, kas emociju pusi savaldīt palīdz. Tas ir ļoti liederīgi, kad sacā vai nu vispār mājas aprūpes darbinieki ļoti tā kā pievērš to uzmanību sevis izglītošanai, jo katru reizi izglītojot sevi, noklausoties kādus kursiņus vai webinārus, paliek vieglāk un pat to, kas tā kā it kā jau ir zināms, ir jāatkārto pēc kaut kāda laika, jo piemirstās automatiski aiziet tas darbs, tu tā kā it kā dari to darbu, kas ir vienmēr, bet vienmēr tāda doma, ka varbūt kaut ko es līdz galam nevaru palīdzēt. Bet tad, kad tu pilnveido sevi, liec sev to iespēju atbrīvoties no liekām emocijām, kuras uzkrājās darbu gaitās, ja, un ļoti nopietni arī jāpiedomā pie tā, ko tu vari darīt, bet ko tu tiešām nevari darīt. Jo jebkurā aprūpes jomā ir vairāki speciālisti, kurš katrs atbild par savu jomu. Nav tā, ka noteikti visu ir jādara vienam. Un vienmēr ir jāatcerās, ka jebkurā aprūpē mājās vai nu saciņos, vai nu mājas aprūpē, tad, kad nāk palīgā cilvēciņš, vienmēr ir jābūt komandai. Radiniekus vienmēr ir jāpiesaista pašam, vienmēr ir jāvēršās pēc palīdzības, ja tu kaut ko nezini, vai tev kaut kas nav skaidrs, vai ir kaut kādas šaubas. Tad, kad mājās notiek tā aprūpe, un jūs sniedzat savam tuviniekam palīdzību, ir ļoti būtiski nepazaudēt sevi. Jo sākas tā problēma, ka tu sevi jau neredzi, tu velti to visu laiku tikai mammai, tētim, radam, kurš ir apslimis vai nu vecums ir pienācis, un emocionāli tu sāc izdegt, jo tas ir smags, grūts darbs, tad, kad tu saproti, ka tev vairs nebūs iespējas veltīt laiku sev, un ir jābūt, teiksim tā, lielāku daļu kopā ar savu radinieku, ja. Protams, nav jāaizmirst par to, ka, piemēram, varētu būt, ka var piesaistīt kādu vēl no rādiem, bet ja jums nesanāk tikt galā ar aprūpi mājās, vienmēr ir iespēja arī ievietot aprūpes centrā, un par to nav jābaidās. Tas varētu būt jau ne uz visu periodu, varbūt arī kaut kā periodiski jūs varat aizbraukt kaut kur atpūsties, ievilkt elpu, izdomāt savu jaunu stratēģiju, kā jūs versīsiet to aprūpi mājās, un pa to laiku arī var iekārtot centrā, jā. Un nav jābaidās, nav jāpārdzīvo par to, jo tā nav nodevība. Par to ir jārunā, ir jāvienojas ar savu radinieku, ir jāstāsta viņam par savām jūtām, kā jūs jūtaties, cik smagi jums tas notiek. Nav tā, ka tikai jūs kaut ko gribat viņam palīdzēt, arī viņš jūtās vainīgs. Un ja viņš zina, ka jums ir slikti un ka jums ar veselību ir problēmas, vai nu jau emocionāli jūs nevarat paveikt viņa aprūpi, viņš ļoti jūtās vainīgs pie tā, un viņš var noslēgties sevī, un tas vērš arī pie ļoti daudzām problēmām, ne tikai psiholoģiski, bet arī ar veselības problēmām, jo dažreiz ir pat tā, ka viņi atsakās radinieki no ēšanas, no zāļu lietošanas, jo viņi uzskata, ka viņi ir jums pa nastu. Un tad tas ir tas plānais balans, kad ir jāsaprot ne tikai savu radu, bet arī sevi. Jo, ja viņš redz, ka jūs esat visu laiku noguris, un ja viņš redz, ka jums acīs ir asaras, un jūs visu laiku par viņu pārdzīvojat, viņš jūtās ļoti pie tā vainīgs. Un tad emocionāli viņam arī ir ļoti smagi. Un to problēmu principā var palīdzēt izrisināt tāda kā mājas aprūpe, tad, kad brauc palīgā kāds aprūpētājs, ja? Vai nu tiešām ievietot uz kādu laiku sacām. Arī mājās sanāk, ka tu vairāk aprūpē savu radinieku, vienmēr ir saprašana, īpaši tad, kad viņam paliek sliktāk, ir tāda kā doma galvā, ka tas ir, tā kā iet uz to, ka tas cilvēciņš noveco un galu galā tā kā, prom aiziešana, un tas ir emocionāli ļoti smagi.
Un bieži vien arī radinieki tāpēc arī ievietos acos, lai galu galā neredzētu to pēdējo dienu, tad, kad tā mocība, tad, kad ir tās sāpes, tad, kad ir tā aiziešana. Jo subjektīvi ir tā, ka tad, kad tu to redzi, tad arī manā tieši pieredzē bija tāds variants, kad mēs mēdzam tajās pēdējās dienās, tad, kad mēs redzam, ka cilvēciņam jau ir slikti, noziņot radiniekiem, tā kā, ka varētu atvadīties. Un ir bijuši tādi gadījumi, kad radinieki atbrauc un viņi negrib atvadīties. Viņi emocionāli nav gatavi, viņi emocionāli grib vēl, lai rads turpina dzīvot, neskatoties ne uz vecumu, ne uz saslimšanām. Un sāk veikt tādas manipulācijas un tādas rīcības, kuras tā kā vēl vairāk tam radiniekam neļauj to mieru, un viņi nevar mierīgi aiziet sava mūža ceļā. Tā arī notiek. Nevienmēr ir tā, ka cilvēks nonāk aprūpes centrā tieši savos labākajos gados, tad, kad viņš var sevi pats aprūpēt. Jo īstenībā tad nekurš no mums negribētu būt aprūpējams ātrāk par to, kad pienāk tas brīdis, kamēr mēs kustamies, kamēr mēs varam paši kaut ko veikt, tās primitīvās lietas. Bieži vien arī mājās sastopās radinieki ar to problēmu, ka, piemēram, vecmamma vai mamma cenšas tur nomazgāt tos traukus, bet emocionāli viņa to un ar rociņām vairs nevar paspēt un nevar izdarīt, un viņai tie trauki krīt ārā no rokām, viņa sāk pārdzīvot. Labi, kad jūs saprotat un tā kā nevēršat to par emociju uzplūdumu un nomierināt, bet parasti arī mēdz būt tā, ka manā pieredze ir bijis daudz gadījumu tad, kad, piemēram, palīdziet, mēs nezinām, kā tikt galā, vecmamma visu kaut ko grib darīt, viņa visu kaut kur piesaistās, bet viņa vairs nevar. Tad es skaidroju tā, ka ļaujiet viņai sadarīt to darbiņu, ko viņa parasti dara, tādā mērā, kādā viņa var. Jo, ja mēs pilnībā viņas vietā visu darīsim, tas ir ātrākais ceļš uz to aprūpi, ka te būs jāveic pilnībā visu viņas vietā. Ja? Jo mūsu uzdevums aprūpē jau nav tas, ka tikai paņemjam cilvēku un aprūpējam un veicam visu viņa vietā. Mūsu uzdevums aprūpes centros un mājās principā viņu iespēju vērst uz labāko pusi. Ja viņš, piemēram, pēc insulta nevar pats ēst, mūsu uzdevums ir iemācīt labāk turēt piemērotākos, kā saka, to karotīti speciālo, dakšiņu speciālu, ar kuru viņam tā kā būs ērtāk ēst. Jā, viņš tur puņškjosies, jā, tur laistīsies varbūt pa malām, bet tā ir iespēja atkal iedarbināt to rociņu, lai viņa varētu kustēties vairāk, un viņš varētu kvalitatīvāk novadīt savus pēdējos gadus. Jo aprūpes centrā vienmēr nonāk tādi jau smagi aprūpējumi, ar kuriem varētu būt, ka mājās radiniekiem jau ir smagāk tikt galā, īpaši, ja viņi ir strādājošie, un principā piesaistīt cilvēku no malas ir bažas. Visi tā kā parasti mājās uztraucās par to, ka nāk kāds svešs viņu teritorijā un viņi pārdzīvo, tad ir izvēle un izejā aprūpes nodaļas, un tā kā tur ir tās aprūpētājas, kuras ir izgājušas savas apmācības, emocionāli gandrīz vienmēr ir gatavas, jo aprūpe nemaz nav tik viegls darbs, ir jāsaskārās ne tikai ar emocijām, ir arī tad, kad, piemēram, jau nāk tā puse, kad jau smagāk cilvēkam un viņš jau aiziet uz, tā kā viņam tas pēdējais ceļš, un mājās radiniekiem ir smagi ar to tikt, un emocionāli, protams, sagatavoties tai pēdējai dieniņai ir ļoti smagi. Un principā aprūpes centros jau aprūpētājs redz, un mēs jau esam tam gatavi. Vienmēr arī ir iespēja atvadīties, un, protams, noteikti visi mēs kaut kad būsim tajā
posmā, kad tā dzīvīte beidzās. Un tāpat kā dzimst bērniņš, tāpat arī pieaugušs cilvēks kaut kad aiziet. Tāpēc mājās arī tad, kad jūs aprūpējat savus radus, varētu būt, ir jāsaprot, cik iespējams jums to veikt, un ja jums emocionāli smagi, tad varbūt jāvēršās pēc palīdzības, varbūt kāds cilvēks no malas, varbūt arī kaut kāds, kā saka, psiholoģiski kāds draugs var palīdzēt, parunāt, nav jāieslēdzās sevī, jo ļoti smagi tad, kad tev tās domas visas ir galvā un tev nav ar ko parunāt. Un, protams, ir noteikti jāizskatās visas savas iespējas, nekad nav jādomā, ka es to paveikšu, ja tev nav spēka un emocionāli tu esi izdedzis. Tad, protams, ir jāvēršās pie instancēm un jāmeklē palīdzību, jāvēršās tieši cilvēkos, jo tagad ir daudz iespēju, ir ļoti daudz arī mājas aprūpes, ir arī aprūpētājas, kuras var tā kā nākt palīgā ne tikai sacā, bet arī māju apstākļos un palīdzēt izrunāt un palīdzēt noteiktajā brīdī ne tikai fiziski, bet arī morāli. Jo dažreiz ir tā, ka nav iespējams tikt pašam ar sevi galā. Tagad arī mūsu attīstītajā pasaulē aprūpes centros bieži vien notiek visādi pasākumi, kas arī labdabīgi ietekmē mūsu veco paužu cilvēkus. Pēdējais, kas man ir palicis atmiņā, mēs rīkojam tieši mūsu vecām dāmām un kungiem skaistuma dienu. Tad, kad mums ir paaicināti frizieri, paaicināti kosmetologi, kuri palīdz parūpēties par viņu izskatu, jo vecumdienās neviens nav teicis, ka mūsu vecmamam patīk būt, kā saka, lakatā, halātiņā un tādām slimām un nesmukām. Viņiem diezgan labi patīk tas, ka viņus sakop, sakrāso sēņu. Teiksim tā, man bija viena tante atmiņā, kurai ļoti gribējās, lai viņas matus sakrāso 3 krāsās. Un beigās viņa bija tik laimīga, tik priecīga, jo savā dzīvē, savā posmā viņa laikam nekad nevarēja paspēt atļauties sev kaut ko tādu, atžgan tādu smuku, kaut ko interesantu, neiedomājamo, varbūt darba dēļ, varbūt arī tāpēc, ka bija tāda smaga dzīve, viņa nostrādāja ļoti ilgus gadus, un beigās viņa tik priecīga bija tad, kad mums notika tās skaistuma dienas, un tad, kad beigu rezultātu, viņa laikam vēl kādas nedēļas 2 staigāja pa visu aprūpes centru un teica, avot, es sakrāsoju matiņus, redziet, cik es smuka esmu. Jūs jau negribējāt, tagad nākamo reizi nelaidiet garām. Jo īstenībā, tad, kad viņi sāk dzīvot tādā kopienē, viņi savā starpā arī sacenšās drusku. Viņam tāds, Antons šodien tā pastaigā bija tādas vairākas tur stundiņas. Tad arī man jāiet. Viņi ļoti skatās viens uz otru. Viņiem ir iespēja sadraudzēties. Protams, ir tādi gadījumi, kad cilvēciņš negrib nevienu redzēt. Un tā kā izvēlās būt viens istabiņā. Bet ir ļoti, ļoti daudz, kas tiešām sadzīvo vienā istabā, 2, 3, un viņiem ir sava tāda dzīvīte. Viņi tur kopā skatās tāds, kā arī notiek filmu vakari tādi, tad, kad mēs sataisām tur kaut kādus gardumiņus kopīgi pirms tās filmas paskatīšanās. Viņi izvēlas kādu filmu kopā, kad viņi skatīsies, kādu viņi grib. Un viņi ļoti gaida tos pasākumus, jo īstenībā tagad vecumdienās viņi izklaidējās pat vairāk nekā savā dzīvē. Ja? Un būtībā viņiem ir iespēja kvalitatīvi pavadīt savu vecumu.
Ne jau tā, kā dažreiz pat notiek īstenībā mājās, viņi ir vieni, un mēs kā radinieki, neteiksim, arī man ir aprūpējumā jau mamma, un bieži vien es uztraucos, kā viņa tur ir viena, vai viņai pa dienu ir iespēja pakustēties, iziet ārā, jo viņa vēl to var, ja, un kā tad viņa tur tiek pati galā. Tad, kad viņi ir kopā, un pieskatīti, un pa dienu ir ļoti liels darbinieku pulks, tad, kad ir aktīvais laiks, viņi arī skatās filmiņas, viņi spēlē šahu, viņi spēlē dambretes, viņi spēlē kārtis. Teiksim, pat bijis tā, ka viņi palavās paspēlēt arī vakaros, tad, kad jau ir jāiet gulēt. Viņi negrib iet gulēt, bet kā jaunībā grib patusēt. Īstenībā tāds kā iespēja kopumā būt kopā, nevis vienam. Ja? Jo dzīve vecumdienās viņa turpinās, viņai jābūt aktīvai, viņai jābūt laimīgai, jo izejot savā pensijā, mēs visu savu darbu laikā, ja, strādājot aktīvi pa savu dzīvi, mums vienmēr liekas, es iziešu pensijā, es būšu laimīgs, man būs iespēja ar draugiem pavadīt laiku, ja, pavadīt laiku ceļojot un pavadot laiku pastaigās. Ja, īstenībā tas ir tāds kā mūža gribētais sapnis. Un aprūpes centros un kopā ar aprūpētāju arī tādi, kā nāk arī tie sociāli aprūpētāji uz mājām, kas tā kā palīdz tieši mums dzīvot aktīvi. Ir aprūpētājs, kuras arī palīdz iziet cilvēkos, varbūt uz kādu koncertiņu, varbūt pie ģimenes ārsta. Tādos, tur, kur vajadzīga pavadīšana, tur, kur cilvēks pats nevar tikt galā, bet radinieks nevienmēr var būt blakus, jo ir jāstrādā. Ir tā, kā, piemēram, man ir bijis tāda iespēja iepazīties ar sievieti, kura jauna gājuma, viņai vēl pat nav 50, un viņa ir palikusi par invalīdu, un viņa sēž ratiņkrēslā, un viņai īstenībā ir ļoti labs aprūpētājs, kas tā kā viņai palīdz to dzīvi turpināt. Ja viņa ir pati viena, bērnu viņai nav, tā ir tā kā sanācis, ka arī vīra nav, radinieki ir ārzemēs, un viņa ir palikusi tepat mums Latvijā viena. Viņa ir atradusi sev tādu kā aprūpējumu draugu, kas viņu aprūp, un viņš palīdz viņai aktīvi dzīvot. Pirmos gadus viņai gāja ļoti smagi, jo viņa nevarēja pierast pie tās situācijas, emocionāli viņa tika galā. Un tad viņa sāka dzīvot pilnā sparā. Nav tāda mēneša, ka viņa neaizbrauc uz kādu koncertu, ka viņa neaiziet uz kādu kafejnīcu, nepalutina sevi, pavada laiku ārā, pastaigās. Un tā ir tā dzīve, ka tu vari aktīvi būt, piesaistīties un turpināt savu posmu, nevis, kā saka, depresijā un asarās un nespēkā, jo kamēr mēs kustamies, mēs esam dzīvi. Aprūpē ir ļoti būtiski tieši tas posms, kad mēs saprotam, ka emocionāli ar mūsu vecākiem, vecvecākiem var arī palīdzēt mums tikt aprūpētājs no, kā saka, mājas aprūpētājs, kas atnāk, arī varbūt neaprūpē jūsu vecāko fiziski, ja? Varbūt tur nav jāmaina autiņbikses, nav jāpalīdz viņu mazgāt, ja? Bet jāpalīdz tikt ar viņa emocionālo posmu, tādu posmu, kā vairāk varbūt iziet pastaigās, aiziet uz veikalu, aiziet pie ārsta, pavadīt viņu. Jo mēs kā radinieki nevienmēr esam iecītīgi un nevienmēr varam arī ar viņiem sarunāt tik viegli kā cilvēks no malas. Īpaši, ja jums, protams, sanāk pieaicināt aprūpētāju, kas palīdzēs jūsu mammai socializēties vai tētim vai vecvecākiem, ja, tajā posmā, kad ir smagi,
ja, kad ir notikusi tā nelaime un viņš ir palicis tāds kā vājāks, un viņam ir smagi to pieņemt, bet jāturpina dzīvot tālāk, un tas posms arī var būt smuks, un arī iziet ārā var arī, bieži vien arī palīdz tas, ka viņi kopā kaut ko dara ar to sociālo aprūpētāju, kas tā kā nāk uz tām noteiktām stundām, un bieži vien arī ir tā, ka viņi atnāk, un pat mūsu vecvecāki, mammas, tēti, viņi gaida to procesu, kad pie viņiem atnāk tas cilvēks, viņi uztver viņu jau kā savu draugu, kā savu dzīves daļiņu, un viņi kopā veic noteiktos procesus, piedalās visādos koncertiņos, aizbrauc kaut kur pastaigāties, aiziet uz kafejnīcu. Protams, tas ir ļoti būtiski, jo mums pašiem, kā saka, radiniekiem diezgan smagi saprast. Mēs bieži vien, mums ir ļoti smagi tikt ar savām dusmām, jo vecumdienas jau neatšķirās no bērnu laika, tad, kad, protams, ir jābūt ļoti iecietīgam. Tad, kad mūsu vecvecāki palīdzēja mums augt, viņi ļoti būtiski nekad nedusmojās un versā to, ka mēs augsim, iemācīsimies un būsim tā kā aptvērīgi, gudri un izaugsim. Vecumdienās, jā, tie posmi iet uz mazākumu, bet arī nav jāaizmirst par to, ka mums ir jāiemāca viņus dzīvot tajā noteiktajā posmā tālāk, jo tā dzīve ir ļoti būtiska. Manā dzīvē bijis gadījums, paziņa tikusi avārijā un viņa palika par invalīdi un vairāk nevarēja pati tam tikt pāri. Sanāca tā, ka viņa bija vientuļa, jo vīra un bērnu viņai nav bijis. Un tie radi, kas viņai ir bijuši, viņi dzīvo ārzemēs. Un piesaistīja sev tādu kā aprūpējumu draugu, kas tieši nāca viņai palīgā. Protams, pagāja neviens gads, kamēr viņa tika tam visam pāri. Tagad ir tā, ka viņa savu ikdienu pavada ļoti jautri. Viņa bieži vien piedalās visādos koncertos kopā. Viņa iziet pastaigās, viņa lutina sevi aizējot uz kafejnīcu kopā. Ja? Viņa tā kā, īstenībā tāds engelis, kas tur blakus aiz rokas un palīdz emocionāli turpināt savu dzīvi. Jo ir ļoti būtiski arī vecumdienās būt laimīgam. Un tās vecumdienās gribās arī, un mums pašiem arī būs mierīgāk ap sirdi, kad mēs zināsim, ka mūsu mammai viss ir kārtībā, ka viņa nav vientuļa, ka viņa smaida, ka viņa jautra, ka viņa var pastaigāties, ka viņa var piedalīties šajā dzīvē, ka viņai gribās būt kopienē kopā ar cilvēkiem, ka viņa var aktīvi un pilnvērtīgi piedalīties dzīvē. Mums arī būs ap sirdi mierīgāk, jo mēs nevienmēr varam saskaņot savu dzīvi un palīdzēt viņiem, jo ir tādas bažas, jo vecums arī, tā kā man arī ir aprūpējama mamma, un es bieži vien aizdomājos, kā viņai tur vienai sanāk, vai viņa ir pēdusi, vai viņa ir izgājusi pastaigā, vai viņai ir iespējas parunāt, jo ir ļoti būtiski, lai kāds būtu, kas uzklausa, jo tas ir tiešām ļoti labi, tad, kad ir kāds vēl, kas var nākt un palīdzēt un adekvāti skatīties uz situāciju bez, kā saka, nervošanās, bez psihošanas, bez strīdiem un palīdzēt jums tikt galā ar jūsu radiem, kuri noveco un kuriem ir smagi pašiem, ne tikai jums. Es gribēju vienkārši pateikt, vēl ir tāds brīdis, es zinu, mūsu ārzemju kolēģiem ir tāds kā pieredze, kad aprūpes centrs ir savienots ar bērnu namu. Un tad, kad vecumdienās mūsu vecvecāki, vecmammas, mammas, tēti jau ir tajā vecumā, kad viņi ir aprūpes centrā, viņi dzīvo blakus ar bērniem un viņi redz to jaunu enerģiju un viņi tā kā grib vairāk ar viņiem
kopā kaut ko padarīt, paspēlēt, izklaidēties, notiek visādas masterklases, kad viņi kopā kaut ko cep, kad viņi kopā ar bērniņiem iziet ārā pastaigās, kad viņi palīdz viņiem saģērbties. Ja? Un tas arī ir tāds posms, ka viņus modina vairāk aktīvāk dzīvot, jo kustēties, kamēr tu kusties, tu esi dzīvs. Un tiešām tā ir tā būtiska lieta. Un aprūpes centros bieži vien arī ir piesaistīti arī tādi kā dzīvie stūrīši. Tad, kad aprūpes centrā dzīvo ne tikai paši aprūpētāji un aprūpējamie, bet arī dzīvnieciņi. Varbūt ne pašās telpās, bet pie telpām ir izvietotas tādas kā dzīvnieku mājiņas, kur dzīvo kaķīši vai nu sunīši, kuri tā kā arī sniedz savu enerģiju, emocijas un mūsu tā kā novecošanas posma ir ļoti būtiski saglabāt līdz pēdējam iespēju par kādu rūpēties, jo visa mūsu dzīves būtība ir rūpēties un būt kopā un justies laimīgam un ar smaidu tā kā to dzīvi arī nodzīvot. Un tad, kad tu redzi, kad dzimst mazi kaķieni, kad par viņiem jārūpējās vai mazie kucēni, un tas ir ļoti būtiski, tā ir tā jaunā enerģija, ar kuru var sākt savu jauno dienu un būt laimīgam, jo vecumdienās jābūt laimīgam. Paldies, ka noklausījāties manas pieredzes stāstu. Cerams, ka tas jums palīdzēs. Paldies un esiet laimīgi!